Garijs arī ir tajā dācā. Gaidīt, liks galds spēlē, ne? Tātad, bet paklausties. Un katrā tajā punktā jums jāatsūta ir šitādā formātā video man. Lai es varu samuķīt filmiņu pēc tam. Ja? Horizontāli tas ir. Kas būs tagad jādara? Kā gūst vārds jānofilmē. Kapteini, kā gāja? Es teiktu, mums gāja ļoti ātri, un es teiktu, mēs vairāk kā komanda ar galvu domājām. Mēs vairāk kā kopīgi mēs saliedējāmies, mēs izdomājām plānu, un mēs pēc tā plāna gājām, kā redzat, mēs šobrīd sēžam. Gaidam otro komandu. Sāpņu komanda 2026. Četri tajā malā, četri tajā un 3 kaut kur pa vidu. Kas notika? Taktika nepareizi. Kas bija? Wow! A quick feedback about the game, about the performance in general. What has been good? What has been bad so far there inside? Inside? Yeah, Game? yeah. It was first time for me, so... First time playing this. First time. How you enjoyed it so far? Yeah, I enjoy it, but, you know... You got shot twice or no? Huh? You got shot both times? Yeah. Did you feel it? Is it painful or is it just no? No, it was the on the helmet. So. Headshot? Yeah, headshot. Oh, nice. Tā, kaut kā tā. Jāpajautā tie kolēģiem, tiem, kas skrēja. So, cik trāpīja tev? 1, 2 un par roku 4. Par roku. Tev uz sejas arī pa seju netrāpīja? Nē, šau trāpīja. Kaut kad baigi šokie šāvē, tikai neku 3. 3 tikai tev, putniņ. Man neviena neizsprāga, man liekas, man kaut kāds 20 ieldoja. Yeah. Show how many it is. I can't. No, I hit my face. Oh my god. Oh my goodness. It's bleeding actually. Oh, really? A little bit. Kāds kārtīgi ielga dirsā, bet Tā neizšķīt, bet bija žoski. ļoti labi, ļoti labi. Kafijas mašīnā kaut kas top. Tā ir mana kafija pirms sākas prezentācija. Japā! Bum, bum, bau, bau, labrīt! Rīt jau mūsu pirmā spēle pirmajā līgā, bet šodien neformāla prezentācija ar mūsu faniem, mūsu spēlētājiem. Pastāstīsim, kas un kā, kādi jaunumi. Varēs pačelot, pacert gaļu, iedzert limonādu, jo rīt spēle, bet es dzeršu kafiju. Jā, mēs mēģinām salikt grilu, man liekas, tur nav visas skrūvju. Ir vairākas problēmas. Kādas? Pirmkārt, epizodiski aizmirstam, ka nemākam lietuviešu valodu un ka ir arī latviešu valoda. Okay. Otra problēma, nevarējām saprast, kas ir šie sojas trauciņi. Nu, tas sojai, ne? Soja arī iekšā nav tāpat kā no 14. punkta, man šķiet. Bet tas ir? Zini, kas tas ir? Tas, lai smukāk, estētiski. Nu, es domāju, mums nevajag smukāk. Vai ne? Nu, mums tāpat pasties, cik viņš smuks ir. Bet nav riteņiem reāli, nu nav Jā, tur, ko te ir vajag. cita problēma. Te ir sūdzība. Kā tā firma saucās? Es nezinu, barbecue. Nu barbecue. Nu, barbecue firma, tur trūks skrūvju. Skrūju trūcēja skrūju. Labi, turpinam. Kaut kas paliek pāri. Nu, tur nav variantu. Šitos var bagažniekā Mārs ielikt, ja tojot aiziet vai kas ir tad nomainīt vispār. Viss notiek. Improvizācija rulē. Lūk, diezgan zolīti pat. Jū, nē, izsās labi. Rīt ir spēle pirmā pret kā sezonas, un mums šeit pie ofisa notiek pirmssezonas Apbalvošanā! Pasēdēšana, jā. Ļoti laba firma, varbūt šī Latvijas barbecue ļoti laba. Mēs sapratām, ka mēs paši kļūdījāmies. Ja mēs zinām, mums rokas aug no zelta pakaļas, bet zelta rokas.
Ja nekas nesaplīsīs visu dienas laikā, visu pasākumu laikā, es teikšu, ka es esmu inženieris. Tagad ir inženieris. Engineering. Populāra tēma. Linard, kā tev šķiet, kā tev ies šajā sezonā? Es zinu, ka es vienkārši kontekstam atceros, ka tev pagājušajā gadu pirmssezonas preses pasākumā tu teici, ka tev mērķis ir iziet maksimāli daudz sākuma sastāvā, un tu man šķiet biji vienīgais, kurš arī izgāja visos spēlēs. Vienīgais. Pasties, kā tu izpildījies. Kāds tev varētu būt uz šo sezonu? Tāds pats, bet sākt visos pamatos. Sākt visos pamatos? Jā. Kā domā, kurš spēlētājs būs, kuram būs izrāviens šo sezonu? Kurš sev vislabāk? Ričijs. Es Ričijam ticu. Viņam vajag aiziet, tad viņam aizies. Korzānam, jā? Jā. Tas arī Ričardam ticu. Es jau viņam pagājušajā gadā ticēju, neaizpagājušajā gadā. Ričards tā ir pēdējā iespēja, ko es tev dodu ticēt. Tu esi kā Auda, ko es... Kā Auda ir divus gadus pēc kārtas likt pirmajā vietā un šogad vairs neliek. Kādi mērķi ir tev, Aivar, šo sezonu? Izgulēties! Tādi ar futbolu saistītie. Nu, es gribētu, lai mēs esam ne zemākā 6. vietā, jā. Tas rāds komandas kontekstā. Sveiks, Robert. Čau. Pastāsti man vienu savu nolikto mērķi uz šo sezonu. Nolikto mērķi? Vienu. Lai būtu daudz goli un daudz asīsti. Ja skaitļos runājam, teiktu 8 goli, 10 asīsti. Prieks jūs visus redzēt, komanda, atbalstītāji, draugi, audzēji. Visi esam savākšies kopā, sajūta, ka sezona ir tiešām ļoti tuvu. Tās emocijas man ļoti pietrūkušas. Manuprāt, ir ielicis pirmssezonā ļoti labs darbs. Pēters nav šodien ar mums, bet liela paldies par pateikt Pēterim. Cik labi darbu mēs ielikām, to mēs redzēsim sezonas gaitā, bet gribu domāt, ka pamats ir labs. Es ceru, ka šogad mums sanāks gādāt gan sev, gan jums vēl vairāk patīkamu un pozitīvu emociju. Sezona nebūs viegla, konkurence ir grūtāka, bet galvenais laikam ir baudīt futbolu, būt visiem kopā, tā uz priekšu. Lai labi beigtu, ir svarīgi vēl labāk iesākt. Jo, ja sūdīgi iesākt, sūdīgi arī pabeidz. Tāpēc tas attiecās uz visām dzīves situācijām. Svarīgi ir kā iesākt. Mūsu spēks kolektīvs, pieredze un meistarība. Mēs, ja pieturamies pie spēles plāna un esam pacietīgi un ticam saviem komandas biedriem, un viņi uzticās man un es palīdzu viens otram, tad neatkarīgi no spēles minūtes jūs to rezultātu panāksiet. Aivar, tu vai esi atradis kluso stūrīti? Jā, man vajag redzošu kabinetu pašu savu. Pirtī, ja? Jā, pārāk vēs, man vajag drusku tādu karstumu dzīvē. Tad tieši vēsāks ir. Aivar, tavas pārdos ir pirms spēles. Man ļoti patīk vienmēr atbraukt uz Rēzekni. Ir vairākas pilsētas, kurā ļoti man patīk būt izbraukumos. Tā ir Smiltene, Rēzekne, jo Rēzekne ir krūtākās ģērbtuves. Laukums, vienmēr tādas tribīnas, puslīdz pilnas. Tie ir forši, jā. Viens mīnus, ka no Olimpiskā centra, stadiona ir patālu veikals, jā. Jūs varētu, ja kāds skatās Rēzeknes pārstāvis, varētu sadarbību izveidot ar šajā lielajā kompleksā, vienkārši atvēlēt stūrīti. Mašīnu mēs neesam atraduši. Un kādām precēm, tavuprāt, būtu tajā veiklā jābūt nopērkamam? Jogurtiem, augļiem un citām lietām.
kādām citām lietām? Nu, kas palīdz atjaunoties pēc spēles, kur kalorija daudz, kur B vitamīns. Jā. Vēlam šķidrā veidā, lai nav kuņģiņas smagos. Paldies par viedokli. Jā, nu tu esi analītiķis, jo tu pamanīji. Pirmo reizi mēs esam rakstīti šādi te. Livo. Vienkārši Livo. Pagaidām 0-0. Kamēr Aivars ar Niku diskutēja par objektīviem un es gatavoju savu varu sistēmu, tur tas baners stāv, ja, un uz soliņu uz manu acu līmenī. Mēs neredzam, kas notiek otrā laukuma pusē. Vismaz jau bumbi zemē. Žēl. Stāvēt nedrīkst. Nu ko, skan himna Rēzeknes. 4 no 5. Acis. Laba. Nē, labi, viņiem forši. Vispār. Ilmārs ir pārdomās. Gatavībā. Davai. Give me some of those. Citus tur šaukāsies jau. Es visu pateicu jau no pirmās līdz pēdējai sekundē. Iesākam, turpinam un pabeidzam tā, lai pašiem prieks ir. Ja? Esam atbraukuši. Visu sestdienu ir paredzēts šai spēlē. Jābrauc mājās 3 punktiem, pasēties, cik fani ir atbraukuši. Jā, cienam sevi, cienam viņus un baudam futbolu. Futbolu! Rodžu pāris vārtu spēli. Grūta spēle šodien. Pār ko dabūj zelta no kartīti? Viņam vārdsargam bija bumba rokās, netīšām izsit viņam. Jā, smaga spēle. Pirmkārt salauzos, ieskarēju vārtos, citos vārtos, ne tā, kas ir, uz ko mēs spēlējam, bet jā, pilnīgi viss. Okay. Jā, tā kā smagi. Pulkstenis ir 0,42. No čau. 0,42. Esam šeit pie Daugavas stadiona pie mūsu ofisa un bija forši izbraukums. Visi bija solīdi. Tiešām. Saprāt, mūsu kapteinis Gabriels Kirkels ir kapteinis tiešām. Kapteinis, viņš savās visas jaunos, viņu interesē un viņam rūp. Madara, kā sāc dost to spēli? Tu biji Rīgā, tu redzēji? Es biju Rīgā, šī bija pirmā spēle, kuras noskatījos no A līdz Z lielajā ekrānā. Un pirmais puslaiks pī. Kā pret Skansti? Jā, un otrajā puslaikā uzgāja komandas laukumu un izdarīja lietas. Ļoti episki fani Rēzeknē ir. Jo, ja viņi sēž pie, pārāk tuvu sēdēja kamerai. Ja. Mūsējos varēja dzirdēt, bet mazliet mazāk. Bet varēja dzirdēt pī. Okay. Un, jā, bet kopumā kapteinis, kā jau tu pirms tam teici, kapteinis mums ir. Bet es dzirdēju tādu faktu, ka tai dāmai, kas reizē performēja pie kameras, viņai blakus sēdēja tiesas inspektors, un delegāts spēles. Jā, es esmu vairāk tā kā 100% droši, ja mūsējie fani kaut ko tādu kliegtu, mums būtu sots. Skatīsimies, vai Rēzeknē būs sots. Bet tāpat laikā Žigas spēles laikā Soličs nebija uz vietas. Viņš sūtīs. Es aizsūtīju pāris video no tās spēles, LFF, ar tekstu, noņemiet skaņu spēlē, jo
Jo mēs uz soliņu nedzirdējām. Uz soliņu, nē, uz soliņu tu nevari dzirdēt. Vienkārši dāma un kaut kāds viens onks sēdēja tieši pie kameras, un līdz ar to tas viss gāja iekšā. Tad noņēma, pagriez klusāk, bet ja tu pagriez skaļāk atkal televizoru, tāpatās dzirdēt. Jo, principā, uz soliņu bija viss baigi ok, bet mums bija info par to, kad šī dāma performē. Un reizē fani bija top, viņi pārdzīvoja par katru epizodu, par katru sīkumu. Mēs svinējām uzvaru, tur Līva un PVK ar faniem. Un gāja blakus cilvēku un izsvilpa mūsu un rādīja fakučus. Tas bija forši. Tas bija process, tas bija nice. Pārējie cilvēki bija super forši, super nice, bet divi, viņi sēž. Pagājuši, kad bija, kad mēs bijām pagājuši Reizeknē, tad arī bija kaut kāds viens džeks, kā teikt, iedzēris. Un pie viņa piegāja policija. Šogad bija policija tribīnē? Beidz bija uz policija izglāba reāli, jo te brīdī, kad mēs ar faniem performējam, un viņi bļāva tā kā, tur... blā, blā, blā. Visu pārējo un uināja tā laikā. Un brauca policija, ieslēdza savas sirēnas. Ne sirēnas, bet lampas tā kā. Un viņi kontrolēja situāciju. Un tas ir ļoti labi, jo reizē futbols ir top, cilvēki nāk, viņi pārdzīvo, viņi jūt līdzi, un tas ir milzīgs pluss, un paldies Reizē, te futbolu mīl. Jā. 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 Kādā mādiņā? Ādiņa, Nedēļa līdz spēlēji. Ādiņas. Ādiņas, tās zeķis? Tās zeķis, ko uzvar. Es dabūju kontaktu, tu stājas Latvijā viņš stājas, Es neesmu zvanījis, jo es domāju, ka es savu taču mēģināšu no Polijas sūtīt viņus. Uz pirmo spēli varbūt nebūs viņus. Bet ideja ir laba, Kristien, ko tur mēģināji? Ādiņas, man vajag ādiņas uz stalažām ādiņas dabūt. Ir zeķi tādas elastīgs materiāls, apdrukās ar divām pusēm, ko var uzmaukt virsū uz tās barjeras, kas nodala skatītājus. Tātad ir lopu žogiem, kā saka pilsētas cilvēkiem. Un vajag tādus apdrukāt. Nezinu, it kā vienā vietā Latvijā viņš taisa drukā, nezinu, vēl neesmu uzvanījis, un tiešām rītā lieldienas, un neuzvadīšu arī pāris dienas. Un no Polijas neatnāks. Uz pirmo spēli mums ir mītings, stafa. Mēs gatavojamies, mēs taisam sarakstu, kas jāizdara uz pirmo spēli. Ļoti daudz. Mums ir daudz dažādi idejas. Man ir sev tāda, ka pirmo spēli nevajag pārspīlēt, jo pirmā spēle ir tāda, uz kuru jūs, mīļie skatītāji un draugi, tāpat atnāksiet. Pulveris jāšauj ārā ir uz nākamajā spēlē, kad jūs nenāksiet. Un kad vajadzēs āķi, kaut kāds mākslinieks un ko, lai jūs nāktu. Pirmā spēle būs foršas lietas. Pirmā spēle. Bet nevajag pārspīlēt. Vajag pārspēlēt uz pirmo spēli, ne? Vajag visu un ļoti daudz un visu kaut ko. Galvenais uzvar. Bet zini kā, pēc tam būs kritiens. Tu pacel to leveli uz pirmo spēli, un pēc tam mums nav finanšu resursu, lai noturētu to visu tajā līmenī, ja mēs paceļam pirmo augšā. Pirmā ir jābūt organiski, un pēc tam ir jāpašo mākslīgi. Vienā cilvēks strādājam, mēs darām savu darbiņu, spēlētāji laukumā cerams izdarīs savu. Ko dara šī Gājevs? Arī strādā. Viņš ir tūlītēji šobrīd. Strādājam. Tiekamies stadionos. Jā, es esmu atpakaļ. Par futbolu. Šodien mēs esam ciemos pie pirmās līgas komandas Levon PPK. Laikam nepareizi nosaukumu, kā jau visi. Viktors Dobrecovs. Kā es to darīju agrāk? Īstenībā šodien Aivars Malacis tikai šodien, pārējo gadu, nē, viņš vienkārši tagad blakus stāv. Aivars Malacis. Šodien, Aivar, pastāsti, kas tev ir mašīnā? Tātad, es šeit LNK esmu trešo reizi. Šodien vai vispār? Šodien, trešo reizi. Es trešo reizi vedu lietas priekš pirmās spēles. Mēs gatavojamies. Lai jūs saprastu, ka pirms 3-4 gadiem
Mēs ar Kristiānu mazā mašīnu te visu saņemam. Jā, un mums tagad ir 2 noliktavas, un es redzu, ka arī Lauva salas ir jau bijis šeit. Jā? Lauva salas šo zonu? Nē, kur jau bijis pie viņa. Tad viņi paši atveda. Tātad mums ir jauni banneri, mums ir jauni, tas no pagājušās sezonas kaut kas bija parādīt. Kas mums ir jauns vēl? Tātad, mēs saprastu, ir tik daudz visādu... Kas tās? Kaut kur noliksim, smuki iztīsies, cilvēki varbūt gribēs nofičēties. Var arī ģērbtuvē? Šīs te ir, es parādīšu. Tātad mums bija abonementu 2 opcijas, pa 50 € varēja nopirkt. Un tu dabū apmeklētību uz mūsu spēlēm. Bet ja tu samaksāji 250 €, tu kaut kad drīzumā tiksi uz komandas pasākumu, iespējams tas būs bauks vai tam līdzīgi, un super unikāla tikai tiem krūtajiem cilvēkiem, kas samaksāja daudz naudiņas, lai mūs atbalstītu. Viņi dabūs šādu te. Ak, Dievs! Un piemet dzelteno. Tagad cilvēki skatīsies, kas varbūt nav iespējas viņiem lielu abonementu nopirkt. Varbūt vēlreiz aktivizēsim šādu opciju cilvēku. Nezinu, zin kā, nebūs varbūt pareizi tagad mēs... Pret tiem, jā, cilvēki. Jā, kas jau samaksāja, jo šādas šāles būs tikai 10 faniem. Ja jūs redzēsiet fanus ar šādām šālēm. Ziniet, ka viņi mūs... Lieli draugi, viņi ir lieli draugi. Tā šeit ir... Katru gadu mēs izdrukājam šādus te. Katru gadu ar citu dizainu. Lai tā tam jābūt. Rekur uzreiz varu paņemt vienu, paldies. Drīkst? Jā. Prezidentam. Prezidentam taču nevar mums pateikt pretī. Tieši tā. Rekur būs šāda te. Kalendārs? Nē. Jā, dalīsim droši vien bērniem. Pieliks pie sienas un varēs čik rakstīt rezultātus, tas ir viens. Bet, ja otro gadu mums ir šāda te, gada grāmata, laikam tas nepareizi saukt, gada žurnāls, kur ir tā kā atskats uz rezultātiem, kā mums gāja, labākie spēlētāji. Tā atmiņu... Tu atliki manu vienu? Jā, rekur būs. Daudzi mums raksta un jautā, kā to banneri gar laukuma apmalē? Neviens neraksta. Jā, tātad mēs pasūtām viņus pie mūsu draugiem Design. Tad... Šeit ar nosaukumiem tagad ir? Rocmēdī, Lauva. Paskaties, lai mēs varam zināt, kurš ir. Jā. Te viņš šķirās sarulēm, un tad mēs spēles dienā rulēsim vaļā, liksim. Daudzi nezinu, bet Latvijas futbolā ir noteikums reglamentā, ka stadionā jābūt, es nezinu, tā turnīra tabula saucās. Jā, turnīra tabula, tā ir. Iespējams, ne tieši šādā izskatā viņai var gan jau, ka dara arī vienkārši aktuālākais. Bet man patīk šāds old school, es bērnībā tur Treļos gāju skaties futbolu, tur vienmēr bija šādi, un tad tu stāvi un skaties. Un šeit arī ir kalendārs. Jā, un šeit šo ierosināja Kristiāns, ka kā būtu, ja uztaisītu atsevišķi uzskatāmi cilvēks. Tas jau pēc Mārupas spēles atskaita. Jā, un tad es nezinu, man doma varbūt tās vienkārši tā svītrot nosklēt cilvēkiem prāt nejauc vai arī uzskatāmi un... Kas tur vēl ir? Un kruta feature, ko es izdomāju, ko vajag katru gadu taisīt. Tātad gar lauku malu būs tāds tribūta siena, cilvēks atnāk un tad viņš var redzēt, kāda bija komanda 2004. gadā. Visi, kas veidoja to komandu spēlētāji plus stāvs, te ir 2005. gada. Tad gribi pateikt, ka cilvēki varēs redzēt, kā es novecoju. Super, Aivar! Tie, kas nebija uz fotosesiju, tie var redzēt, ka viņam ir dzeltenā slimība, jo viņus fočēja atsevišķi un tur cita gaisma bija. Es piemēram. Tāpēc ir svarīgi, jā, Jurijs nebija uz fotosesiju. Te būs atsevišķi izstāde. Tāda saucas. Visi. Tie, kas ir 30, 40 plus, varbūt atcerās bija tāds... Love East, jā? Jā, bija tādas kožanītes Love East. Un tad es izdomāju apspēlēt šo tēmu un uztaisīt Live on PPK iz. Ir, jā. Es jau biju domājis angliski vai latviski, taisīt, beigās latviski uztaisīt. Piemēram, Live on PPK ir. Traumas. Live on PPK ir.
Noraidīja. Mužnieks. Gribētos... Tas nav mužnieks. Gribētos mazāk šogad. Prieks pēc vairāk gribētu. Davai nerāda visu, lai cilvēki... Šis jau būs pēc... pēc. Paga viena bija forša, kas man patika, pagājuši būs parādīt. Tev viena no visām tikai patika? Šitā. No, šitā vislabākā. Leon PPK izbraukumi. Zaļās. Aha. Tā kā tā, gribētu teikt, nāciet svētdienas spēli, bet tā kā šis video iznāks. Paldies. Vēl ir kalendārs Latvijā vienīgajiem, kam ir ar vārda dienām uz takošajām spēlēm. Kaut ko vēl bija taisījis. Kartītes spēlētāju ir. Izpirks jau pirmajā spēlē. Būs pārdaudzs. Tā kā tā, būs jautra sezona. Viktor Dobricovs, Leon PPK sporta direktors, un viņš mums īsumā pastāstīs, ko viņš domā par pirmajām 2 spēlēm. Kamēr šņurē. Tas ir mums bumba traucē redzes, mēs esam saistīti ar futbolu. Tātad par 2 spēlēm uzreiz pirmā, tā ir grūtākā spēle, čempionāta sākums, 3 punkti. Spēle varbūt nebija tur baiga momentiem bagāta, bet svarīgi, kad izrāvām uzvaru 2-1. Un otrajā jau 2-0 neielaidām, 6 punkti, virzamies tālāk. Bet tas ļoti svarīgi ir pašiem spēlētājiem psiholoģiski startā, kad tie punkti ir ticība, ka mēs varam uzvarēt, ka mēs esam spējīgi to izdarīt. Tas ir ļoti labi. Ja būtu otrādi, tad būtu laikam švakāk. Paldies! Pirmsspēles diena, sestdiena, saule spīd, ir 9 no rīta. Mēs Aivaru jau braucam uz LNK sporta parku, kaut ko vēl iefilmēt, kaut ko vēl paņemties, tā kā nenormāli nākamīgs. Jā. Nu, Aivar, kā tev? Gatavs sezonai? Pa 95% gatavs, jā. Darbi vairāk nekā parasti? Jā, es šogad sanāk, tad, kad mēs bijām 3. līgā, ar vienu mašīnu savedām visas lietas, kas bija uz atklāšanas spēli, piemēram, vajadzīgs. 2 reizes varbūt. Tad te bija 4 stūres braucām, tur no dizaina visu kaut ko vedām, vēlreiz no dizaina vedām, stelpe, kas tik vēl, mēs nevedām. Jā, visādi daudz lietas ir sataisītas, lai notiktos valīta. Aivar, bet kā tu eksistē pēdējo nedēļu? Man liekas, tu dzīvo uz kafiju ar Coca-Cola kopā samaukt, lai neaizmigt. Kafija man ļoti garšo, jā. Ja pa dienu tev ir pamatdarbs, tā kā pa naktī tu dari visu šo te? Man ir grafiks, jā, es ceļos pirms pamatdarba ap 7, tad līdz kādiem 9 daru priekš Leon PPK, tad ir darbs, tad atnāk no darba un tad apmēram pēc 10 līdz 2 atkal daru Leon PPK. Tāds, jā, režīms. Ģimene vēl no mājas nav izmetusi? Drīz izmetīs. Jo šogad sanāk tā, ka mums ir melnā forma paliek tāda pati, ja? Melnā tāda pati? Saka tāda pati, un baltā formā ir jauns modelis, ja? Jā, tas templates, kā viņu sauc, jā, modelis savādāk, kas... Principā būtu arī bijis vēl tāds pats kā iepriekš, man viņš patika ļoti, bet nebija vairs tā kā tajā Adidas vairs netaisa viņu vai kaut kas tāds. Lūk, bet es ceru, es gribētu, tā kā šogad ir pasaules kausi un Adidasam ir ļoti smukas formas. Bet tie visi ir tie individuāli? Jā, bet viņas ir apkaklītēm, man tā patīk ar apkaklītēm formas. Un varbūt tās viņi arī kaut kādā tajā, katalogā, ko viņi piedāvā, globāli tur arī būs ar apkaklītēm, es gribētu. Bet zinu, ka Jurijs teicis, ka tad, kad viņš spēlēja, viņam apkaklītes ļoti nepatika, jo viņas tur bērdzēs un tā, bet man kā cilvēkam, kurš futbolu nav spēlējis tādā līmenī, man ir... Vizuāli tev patīk, ja? Un ja vēl tur uzliktu tos kaut kādu retro tās šņorītes un... Galvenais, ka vizuāli smuki izstās. Spēlētājiem jāpiecieš. Spēlētājiem jāpiecieš! Vai gatavojas filmēšanu? 3. Tā tu filmē, jā? Šogad tieši tevi mājas spēlēs iespējams pirmo reizi Latvijas futbola. Kā jau sezonai pienākas, kalendārs ir
kalendārs ir pielāgot, ko pieliekot pie sienas, jūs varēsiet sarakstīt, sakot, tūlīt saņemies Aivari. Normāli. Tā. Foodbagi arī joprojām būs pārdošanā. Jaunumi arī spēļu kreklos. Tātad šogad mēs spēlēsim jaunās baltās formās. Kas paņēma pagājušās sezonas. Tur stāvēja. Mēs tiešām gaidīsim tieši tevi mūsu mājas spēlēs un tīpaši pie mūsu Tikai vienīgi kopā, plecs pie pleca, ar vienu rezultātu. Tāpēc izdarām visu, kas ir mūsu spēkā, lai iepriecinātu visus cilvēkus, kas ir sanākuši. Turpināt to labo, ko mēs esam uzsākuši. Pareizs laiks, 9 vakarā, un mēs slēdzām ciet noliktavu. Spēle beigusies. Spēle beigusies 0-0. Davai, Aivar, laižam. Māri, kas te notiksies? Kas pa kausu? Rekas tev ar tūplānā var šitā parādīt. Šodien ar Viktoru pasēdējām, izdomājām, ka ja mums tik kupls skaits cilvēku treniņa. Rekords, jā, rekords laikam šodien. Nu, kaut kāds pēdējā laika rekords varētu būt. Klausies, es katru reizi skatos, cik atzīmē uz treniņu būs, un man liekas, ka šo zonu nereizi nav bijis mazāk par 20. Es gaidu to brīdi. Jā, visu laiku ir 20, šodien ir 26. Anomālija. Un attiecīgi Strodam dzimšanas diena. Kaut sakritīja pēkšņi, tieši dzimšanas dienā vairāk cilvēku. Un visi gaida, jā, to kūku no Dāvja. Un tam pa godu mēs šodien izdomājam, Viktoru, uztaisīsim Stroda kausu. Tādu updateotu mūsu tematikā vairāk. Un uzspēlēsim savā starpā for fun turnīri. Nice. Dāvi, daudz laimes dzimšanas dienā. Klausies, zini, kas tev šeit sagaida? Vai kas mūsu sagaida? Jūs, kas? Tu esi pabrīdināts? Laikam nē. Tev būs pārsteigums. Man jābrauc mājās. Kā pavadīji šodien vispār? Darbos. Darbos? Jā. Un rīt arī tā kā. Tā kā nekā. Tiekamies treniņā. Tiekamies treniņā. Kur tiekamies? Tiekamies treniņā. See you in the training, right? Kas tas ir? Tas ir kaus. Šodien mēs Stroda kausu izcīņu mums uz treniņā. Kas tas notiek? Kāda tavā dzimšanas dienā viņš ceļos? Uz komandu turnīrs. Tev jau būs 50-niks un viņš ceļos. Un ja treniņi būs svētdienās, tad tā notiks tas kauss. Tev vienīgi būs jāraksta kādi? 2026. Toči, šitas gan ir labs, vajag tā kā no apakšas. Trešdien vakar vairāk paskrēdījām. Šodien liela diena, daudz liels apmeklējums. Mums tuvam cilvēkam dzimšanas dienu. Viņš speciāli pagodinājis bez bučiem, bet atnācis.
Jā, aplaudējam jubilē. Un ar Viktoru šodien sēdējām, domājam, kā jūs pamocīt treniņā un izdomājam neko labāku par Stroda kausu ieviešanu nevarējām izdomāt. Tā kā šodien iesildamies. Šitas ir ceļojušais kauss. Un jā, iesildamies ar Ilmāru, tad 4 vārdsargi izsauks savus komandas un rubijam turnīru galvenā balva, ka lūdzu ir izstādīta. Tā kā Nogabājiet kārtīgi un svētdien galvenais. Kāda ir labākā Stroda īpašība? Viņš ir... mīļš. Strods ir mīļš, jā? Tā ir viņa labākā īpašība, viņš ir jauks. Viņš arī ir Batura, kāda ir Stroda labākā īpašība? Dzīvespriecīgs un labs cilvēks ļoti. Viņam ir sliktas īpašības? Nē, nav. Labi, es tagad nefilmēju, nospiedu. Viņam ir sliktās īpašības? Ātrums? Klausies, tu labi pazīsti Strodu, vai ne? Jā. Kāda ir labākā īpašība? Labs cilvēks, sirsnīgs, ģimenisks, uzticīgs. Tās ir pirmās īpašības. Labi, tik dziļi tur nevar ielīst. Nē, viņš ir baigi labais cilvēks. Viņam ir sliktās īpašības, pagaidzi, es slēgšu kameru. Nav. Viņš ir gaišs cilvēks. Viss sliktais ir pagātnē. Klausies, tas nav Strods! Dāvi, tas nav Strods! Klausies, kāda ir Stroda labākā īpašība? Ir kāda laba vispār, viņam ir kaut kas labs viņā? Viņš ir nenormāli spēcīgs orators. Viņš daudz runā, labi runā. Pagalmā tādu sauc par dirsējiem vienkārši. Jā, labs dirsējs. Alīdz, kāda ir Stroda labākā īpašība? Miermīlīgs cilvēks, ļoti mierīgs un miermīlīgs. Cik sen to Strodu pazīst vispār? Sen, man liekas, vai ne? Es viņu zināju, ja viņš bija izlasē, tur Jaudīgas centra aizsargs jaunieši. Es zināju, ka tāds ir, bet iepazinu es viņu tikai bišķi vēlāk. Viņam ir kaut kāda sliktā īpašība? Trūkumi. Uz treniņiem dažreiz nenāk. Dažreiz? Dažreiz, 2 reizes nav bijis. Kā šo vingrinājumu sauc? Ati, kāda ir Stroda labā īpašība? Ir kāda labas īpašības viņam? Viņš ir labs cilvēks. Viņš ir... Es nezinu, kur lai sāk, Aivar. Labi, var sākt ar sliktām īpašībām. Nē, nav tādas sliktās. Es nezinu. Man patīk, ka viņi spēlēt kopā. Tā ir, man liekas, tas ir... Tur ir komplekss, tas ir kaut kāds ar īpašībām. Viņš ir, nezinu, labs komandas biedrs. Man saka, ka to Strodu esi spēlējis jaunības, bērnības gados kopā? Jā, mēs bijām. Kāds viņš bija, kad viņš bija, sīks, spēlētājs? Viņam bija potenciāls? Jā, noteikti. Viņš bija fiziski apveltītāks nekā pārējie sākumā. Noteikti. Prātā arī bija? Jā, līderdotības viņam bija noteikti. Kāds viņam vispār labākās īpašības, kuras viņam varētu pateikt, ka ir? Kā futbolistam? Jā, kā futbolistam. Viņš tāds disciplinēts un taktiski apveltīts spēlētājs noteikti. Sliktās kaut kāds viņam bija trūkumi? Viņš ātrums bija pietrūkums. Labs cilvēks. Uzticams. Jā. Kā futbolis? Korver cilvēks. Cilvēks tehnika. Tehnisks tātad? Jā, ļoti tehnisks. Pirmie! Stroda kausa pirmie ieguvēji! Jūs! Vadim, kā ir atkal kaut ko uzvarēt? Nē, pārāk vienkārši visiem bija. Aivar vēsturiski. Pirmie, jums to neviens neatņems. Es piedzimstot par šito domāju. Es skatījos uz komandu un es domāju, šitie ir underdogi un tā arī bija. Parādījām visiem līmeni. Stroda kausa ieguvēji, vēsturiskie. Kā skolu turnīros. Paldies dalībniekiem! Paldies uzvarētājiem! Veči jāiet, gaida jau, to dabūs uz stodiņu vēl.
Nebremzējiem močiem. Nu, davai! Tādi mēs Vikpiņā te sēžam laukuma malā. Šis tos arī beigs. Ir ok, atspēlējāmies. 4. minūtē. Vārds Golīvam PPK spēlētājs numur 2 Roberts Raidis Aršauskis. Tieši tā, 9 minūtē Džerijs panāca 1-2 un nu pat ar galvu arī Aršauskis 2-2. Nu kā, esam visais pozīcijā, jāspēlē vēl pirmā puslaikā 10 minūtes un tad vēl viss otrais puslaiks priekšā, tā kā ir ok. Ja, Džeki, ko mēs no savu vipiņu piecēlāmies? Tik ērti. Oficiens. Čebureki. Jo te sēž mūsu, tā kā, tipa mēs. Vienīgais ādinājums. Un tur supernovas. Apcemas ļauj tomēr. Hierarhijas. Augstāk, jā. Hierarhijas iespējā. Jā, Redziet, mēs? Uzstādiet. Jā. Es, jā. Man pakaļ lielāk vienkārši. Tā ir kaut kāda meža cūkas āda. Kurā minūtē? 83. 83. Aršauskis panāk 3-2, esam vadībā. Aiziet, nepalaižamies! Vēl joprojām bez uzbrucējiem! Mazāk komandām apcem bez uzbrucējiem. Es jūtu, man jau balss un nervis savu kājās un lēkāju, tā jau ņemos, jo spēli ir forši skatām. It kā mēs dominējam otrā puslaikā, bet vajag to uzvar, ļoti vajag. Tie neizšķirt apnikuši. Davai, Džeki. Atbalsts tur super vienkārši. Davai, vēl 10 minūtes. Principā pēdējās sekundes. Stūris ar mūsu vārtiem. Mēs nedaudz nervozējam, maigi izsakoties. Svilp! Svilp! Nokrīt, jā. Un? Svilp! Kādēļ viņš skatās pulksteņu? Viņš domā. Viņš kaut ko dara ar rokām, es nezinu, viņš tur krāmē uz priekšu un svilp. Un? Jā! Pēc pasūtījuma. Spēle šeit pat Rīgas 75. vidusskolas futbola laukumā. Norisināsies jau nākošu sestdienu. Nākam tuvāk! Yes! Nevelk mani mājās vēl, gribu palikt vēl, negribu uz mājām doties vēl. Vai īsām pirkām spēlēm atsitām? Jā. Paldies! Kurš uzvarēja spēli? Līva PPK! Kurš? Līva PPK! Kurš? Līva PPK! Yes! Paldies!